Izgāju cauri Latvijas akcijām un sapratu, ka nav nemaz uzreiz tā acīm redzamas iespējas, kur es redzētu, ka nākamajos, piemēram, 3, 4, 5 mēnešos varētu ieraudzīt kādu strauju kāpumu. Protams, ka, ja tas tā būtu tik vienkārši identificējams, tad tas jau tiktu attēlots arī pašā akcijas cenā. Bet, jā, ir akcijas, kuras, manā skatījumā, ir novērtētas salīdzinoši pievilcīgi, tur šis tas interesants varētu būt, bet tā, ka strauji kāpumi, nezinu, droši vien jāskatās. Varbūt šādas iespējas parādīsies kādā no akcijām, kur no viss slikti, piemēram, kļūst tikai uzlabojās situācija, vairs nav viss slikti, bet ir mazliet mazāk slikti. Tad domājot, piemēram, par Rīgas kuģu būvētavu, kur izgājuši no tiesiskās aizsardzības procesa. Bet, jāsako, jāskatās. Jā. Tā kā šīs iespējas ir jāpameklē, kāds, protams, iznāks ar labākiem rezultātiem, kāds iznāks ar sliktākiem, nekā gaidīts, un attiecīgi arī aktīvi cenas nostaigās, un izmaiņas būs, bet tā, ka šobrīd es tā varētu pastīties un redzēt, te ir skaidrs, ka te ir jābūt katalizatoriem, un tad būs attiecīgi rezultāti. Man kaut kā šoreiz uzreiz acīs nekrīt.